pusi, ja gribi ēst, jā, nenosit to 10 kilogramīgo līdekli. Noķer 2 kilogramīgas, viņas gan garšīgākas, būs gan foršākas. Jo es tev vakar runāju ar to vienu čalu, kas viņš baigi uzbūstojas sev sekotājs, ir tāds Edvīns, Samuts OPLV. Un viņš saka, viņš domā, ka vajadzētu tur kaut kā sabiedrību izglītot par lielajiem samiem, jo esot kaut kāda Eiropas pētījuma par to, ka it īpaši lielajiem samiem, un es pieļauju, ka tas var būt vispār lielajām zivīm, ka viņas tomēr tik ilgi nodzīvojuši, ka viņas pa to laiku ir akumulējuši pietiekami daudz dažādus smagos metālus. Ja? Kā rezultātā tur ir diskusija par to, vai tā gaļa nav īstenībā, varbūt, kad nevajadzētu viņu ēst, ka viņa nav tik laba organismu īstenībā. Un tad, teiksim, tās mazākas zivs ir tā, ka viņas ir ēdamas, veselīgas, un tu nekādu sev tur neuzņem smagos metālus, tu tur sarījies, lai kaut kāds 2-metrīgs samus, pieņemsim, tur ēd, ja? Tad tur tomēr viņiem ir smagie metāli klāt, tur kaut kāds droms. Tur šiem atkrīt, kur viņi dzīvo, vai viņas teiksim. Arī viennozīmīgi. Viņi tur, kā saka, caur žaunām izlaiž sev to ūdeni, kas tur kaut kāds ir nedaudz tur netīrs, tur piesārņots ar šo un to. Un viņi to daudzus gadus dara, un tu tā, baigi forši sev cep kotletītes. Tur, man liekas, ka nav baigi forši.